Man prieks ar jums te būt šodien. Un mūsu tā galvenā tēma tā kā būtu Maculeviča Daugava. 88. gada ierakstu es redzēju. Es nezinu, vai pirmizrāde bija 88. vai... 88. gada vai 20. vai jūnijā kaut kur tā. Es sākumā gribēju jums paprasīt, varbūt tev, Janus, vienkārši par to laiku, par to 90. sākumu, 80. beigas, visu to urdošo noskaņojumu un kā vispār, vienkārši skatoties izrādi, tur ir tik daudz kas, ko es nesaprotu vispār, kā atļāva. Vai tas, ka tas 88. gads ir tik tuvu tai atmodai, vai tur tiek izvilkts Latvijas karoks, tur saka Latvija tik daudz, Latve, mūsu zeme, Latvijas karoks, viss tas komplekts, es domāju, kā tas viss netika nocenzēts un kā tas viss vispār... Tas bija šausmīgi blīvs laiks. Jā. Tur notika viens pēc otra tik daudz notikumi vēl pat 87. gada liels mītīņš bija pie okupācijas muzeja, kur brīdināja visus, ka nedrīkst iet pie brīvības pieminekļa likt ziedus, un to vadīja Jakovļevs Ģirts. Ja, un tad bija 1. jūnijas, kad bija, nevis pirms bija, 1. jūnijas, kad bija Radošo savienību plēnums, kurā tika pateikts, ka Latvija ir okupēta. Tur ļoti daudz runas, katrā ziņā tas bija tās. Un tad tālāk 14. jūnijas, tad bija mītīņš pie Politiskās izglītības nama, tagadējā kongresa nama. Un gāja jau ar sarkaņbaltiem karogiem. Tas 88. 88. gadā jau. Toreiz tas nebija nekāds atļauts karogs, nekas. Bet mums jau arī viegli negāja ar šito Daugavu. Mēs jau bijām tajā pacēlumā, un tad mēs par varas makti negribējām. Rainim ir divas nometnes, ja? Ir tā pilsoniskā nometne, ja? Un ir tā sarkanā nometne, ja? Un viņš jau pats bija sociāldemokrāts, kā saka, gandrīz var teikt, Latvijas pamatlicēja sociāldemokrātijai. Un mēs nekādi negribējām to pieņemt. Bet Valentīns pastāvēja uz to, ka, protams, ka viņam taisnība bija. Jā. Jā, man likās vienkārši, vai tā atmoda ir nākus ar tādu vilni, ka jums nāca kāds skatīties un kaut ko atļaut? Jā, šitā drīkst, šitā nedrīkst. Bija kaut kāds? Pēdējo reizi, kad es atceros, ka aizliedza mums rādīt, tas bija Dzeguzes Ligzda, Mārs Cimels režijā. Tur, tas arī bija kaut kāds jūnijā, bija pirmizrāde, un tad kaut kāds 4 mēnešus vai 3 mēnešus neļāva rādīt, un tad viņa pēc tam, kā pagāja, tad mēs 100 izrādes, vairāk par 100 izrādēm nospēlējām. Tas bija pēdējais, ko es atceros, kas bija tāds. Tu pieminēji Maculeviču, ka viņš negribēja to pieņemt. Varbūt jūs, Ligita, varat pastāstīt par viņu kā par režisoru. Kāds viņš bija, kā viņš strādāja ar aktieriem, kāds viņš kā režisors? Vispirms, tagad taisno tā, ko es tagad klausījos, ko Janus teica, to tādu nostāju. Es ļoti labi atceros mūsu pirmo satikšanos. Es toreiz biju dekretā. Un es biju aizbraukusi uz Valmieru uz kādu izrādi, un es biju Grimētavā, un ienāca Maculevičs iepazīties. Un tas, kā viņš ienāca, kā viņš bija beidzis augstskolu, viņš bija labi beidzis pie labiem pedagogiem, un varēja just to viņa tādu spēku un pašpārliecinātību, un viņš tagad uz Valmieru te atbrauc, strādās. Es to nesaku ar ironiju. Es šodien to saku, jā, tā viņš jutās. Un viņš tā arī saka, stiep roku un saka, vecākot, es tagad te pie jums būšu. Bet tas, kā viņš to darīja, man tādu pretestību izraisīja, ka es tā kā ezis ierāvos, un es viņam atļāvos pateikt, iedomājieties šādu teikumu, pirms jums te ir citi arī bijuši. Aha.
Jo tas pomps, ar kādu viņš nāca, tas bija tāds, tagad es te tagad visu noteikšu, un tagad būs tā, kā es teikšu. Bet kopumā es visu tagad saku no šodienas tāda redzes viedokļa, kad tas viņa raksturs, kā viņš nāca, un tā viņa pārliecība, viņš vienmēr pirms katra jauna iestudējuma bija skaidrs, ka viņš visu zina. Viņš pilnīgi redz jau to izrādi. Protams, priekš daudziem aktieriem tas bija mīnus. Jo pašam gribās tā savu izjust. Priekš manis tas bija ļoti labi. Jo man tas deva, skaidrs, cilvēki, kur profesionāli jau bija, viņi jau zināja, ko tad un kā tad gribēt un ko tad darīt. Es es paļāvos uz režisoru. Un tas, ka viņš zināja, ko grib, man tas bija tāds spēka dopings. Ja viņš zina, es darīšu visu, ko vajag. No šodienas skatu punkta es varētu teikt, ka viņš manai dzīvei, viņš mācīja protestēt. Viņš bija diezgan tāds, tā es saku, un tā jābūt, tā viņa enerģija, tā bija tāda diezgan spēcīga, un nevienmēr tu viņu varēja pieņemt, bet tad, kad es jūtu, kad nē, tas nav mans, es teicu nē. Un viņš vienmēr iztaisīja pauzi, sakārtoja brilles, parādiet Dēvids. Ko Dēvids? Kāpēc rāda? Iet un rāda, kā viņi domā. Tad bija tā, ka viņš neko vārdu nesakot turpināja visu. Bija kaut kāds iebildes, bet nekad man nebija tā, ka viņš būtu lauzis mani. Ka nebūs tā, kā es saku, nebūs tā, kā es saku. Tā kā man tā sadarbošanās ar viņu, viņa priekš dzīves man ir daudz ko devusi. Taisna ar to protestēšanu. Ar to protestēšanu viņš jau sāka, pirmā gadā mēs nebijām, mēs atnācām, kad viņš jau gadu bija nostrādājis. Bet tad bija Majakovska pirts. Jā, es tur nebiju. Jā, es runāju par sevi tikai. Jā. Līdz 3. gaļiem Šukšina, kur velni bija ieņēmuši visu Kremli un tā tālāk. Tā kā viņam šīs viņam politiskās tēmas vispār bija. Protesta tēmas, tās viņam reāli viņu piesaistīja, un viņš par to taisīja arī izrādes, kas saka, šobrīd diez vai kāds 13. priekšsēdētāji vai tur kaut ko tādu iestudētu, bet tajā laikā tās bija aktuāls lūks. Jo viņas pateica to, kas bija līdz tam daudz kas slēpts. Skatoties to izrādi, ir tāda sajūta, ka pašiem tas ir ļoti svarīgi, ka visiem tas ir kaut kāds tāds, var just vienkārši to laiku. Protams, kaut kādas tur mākslinieckās visas lietas, kas tur ir, viņas ir kaut kādā ziņā vairs varbūt nē. Kaut kas tāds, bet tā sajūta, cik tas ir tā kā dzīves tajā brīdī un svarīgs un nepieciešams. Un tad par to Brauna mūziku. Tur jau bija atpakaļ saite spēlēt, es nezinu, kuru izrādi ir ierakstīta, bet tur bija atpakaļ saite tā, ka tie cilvēki, skatītāji, elpa aizrautīgi klausījās, fantastiski aplaudēja, arī, toreiz vēl nebija tāda moda visu laiku celties kājās, bet tas bija, un tad mēs aizbraucām, atceries, uz Lietuvu, un tās atpakaļ saites cēlās? Nē, nebija atpakaļ saites, tur bija klūs, mēs divas reizes spēlējām. Bet beigās ar piecēlās, ne? Bet pašās beigās, ilgi vajadzēja plaudēt. Bet pēc pirmās izrādes, kas tur bija, Ņekrošus nāca mums mierināt, ka viss ir kārtībā. Tāpēc, ka vienkārši nav šoks par to, ka tik tieši... Jā, man liekas tā varētu būt, ka viņi pārstāv, kā tas tagad notiek, jā. Pareiz, un mums bija tas, ka nece, un viņiem nepatika. Kaut kas nav kārtībā. Jā, bija tā, jā. Mēs gājām pa Viļņu, toreiz dziedādām Brīvību Baltiju. Tā Brauna mūzika, kā viņa, vai jūs zināt, kā viņa radās, vai viņš bija uzrakstījis viņu jau zinādams? Nē. Kaut ko, vai tas tur bija? Jo Maculēvičam Brauns bija, viņš vairākās izrādēs bija, vai ne? Bija arī Zigmārs Liepiņš.
Nu, bija arī, bet Brauns bija, man liekas, vairākās izrādēs. Es tagad neatceros, Cyrano de kurās. Bergeracs pirmais, man Nu, liekas, jā. bija. Nē, tā bija viņa tiešā Tur sadarbība. Cyrano de Bergeracā bija tā, ka viņš uzrakstījis bija daudzas dziesmas jau, un vienai dziesmai viņš netika klāt. Nu, viņš saka, nav. Un mums jau iet jau gandrīz ģenerāļi, ja Beržerakam nevis... Cyrano de Bergeracam, ja. Un tad kaut kur, man liekas, ka tas bija pirmais ģenerālis vai otrais, viņš atbrauc ar Mīli ir Kauguns. Jā. Uz pašām beigām jau. Nu, bija kaut kāds laiks, laikam, pagājis. Es nebiju tur, bet es katrā ziņā tā bija, tas bija notikums. Viņš ļoti gribēja to dziesmu, lai viņa izskan kā himna, un tagad viņa arī skan. Jūs nojautāt, ka tās dziesmas kļūst tik leģendāras? Nē. Bet, redziet, man liekas, tas jau liecina par to, ka Maculevičam strādājot pie tā darba, kāpēc viņš ņēma Braunu. Viņš juta, ka Brauns varēs piepildīt tās viņa idejas un varēs dot to, ko viņš sajūt, kam tur ir jābūt. Un redziet, kā bija, piepildīja un bija. Nu, varbūt izņemot Valdemāru, kurš dziedāja tieši to Sauli pērkons Daugava, tā bija monodziesma, tāda. Un mums jau pārējie, kā saka, tā dziedāšana nebija tik jauka kā jūs kursā. Es jau varu viņai teikt. Un es nedomāju, ka mums tādā muzikālā ziņā tas ir ļoti skaisti. Nu jā, bet viņas izskan visas kā tāds kliedziens, kā tāds, viņas izskan nekā, nekā kā mūzika, bet viņas izskan kā tāds, Pēc tam, tā saka, īsta, kā saka, ciklā jau viņš viņu pārtaisīja ar Sindiju Putndāžu. Jā, tāpēc un tad viņi dziedāja tur pie Rīgas pieminekļa un citu, un pēc tam pārņēma radiokoris to pašu. Nu, ja bija tad tie 90. tas kaut kāds lūzuma periods, kā mainījās tā Latvija un viss, vai jūs jutāt arī kaut kā, ka mainās teātris, ka mainās vispār māksla, viss tā kā, viss, kam ir, kaut kā, kas jūs iedvesmoja pirms tā visa un kas jūs iedvesmoja pēc tā, vai tas bija kaut kas, vai bija kaut kāda cita pasaule arī tajā? Mēs jau tajā laikā bijām bez mājām, kā tagad tieši tāpat, tajā laikā no 97. gada jūnija, kad mēs izmazgājām to veco skatuves grīdu. 87. 87. gada. Līdz 96. gada decembrim, mums bija lielā zāle un zapaļu zāle, mēs tur gājām pa laipām kaut kādā. Šī izrāde, ko es skatījos, tā bija no Vaidavas kultūras nama. Jā, tā bija Vaidavā. Tad mēs kaut kādus 2 gadus izmantojām Vaidavu un tad braucām tur ar ērģelēm, ar šitām, ērģeles ir šitās ribas. Žāvētās ribas. Jā. Tur varēja dabūt, un tad mēs vārjām pie pupiņu zupu, tur veikalā pārdeva, un tad mēs ar ribām ar ērģelēm braucām atpakaļ. Vaidavieši bija dusmīgi uz mums, jo mēs tajā kultūras namā tur bijām, un tas veikaliņš pat blakus tur bija. Veikals bija? Centrā, jā. Un tur bija, kā mēs jau redzam, ka mašīna piebrauca. Ar ribām. Ar ribām, jā. Mēs pirmie. Mēs jau neņemam 2 ribiņas. Uz mēnesi? Mēs ņemam gan sev, gan kaimiņam, visiem. Un kā piebrauc mašīna, tā mašīna tukša ir, viņi paši nevar neko dabūt. Vai ne, Vaidavas laiks, es nezinu, man nav atmiņā palicis nekas slikts. Protams, tā braukšana, katru rītu jābūt un uz autobusu un jābrauc un atkal atpakaļ. Bija savi apgrūtinājumi kaut kādi. Mani palicis tikai tas... tāds ribas, ka pirka, vasarā Vaidavas ezerā sauļojās, Mārīts skrēja uz ezermalu saukt uz galvārdiem. Tā kā man tur tādas labas lietas palikušas atmiņā. Nu jā. Nav palicis nekas tāds, šausmīgi, tas briesmīgais laiks. Nē. Bet patiesībā jau tas bija tāds grūtību pārvarēšanas laiks. Ilgs, 10 gadu. Bija kaut kas līdzīgs, kam jums jāiet cauri, bet laikam katrai paudzei ir savs.
Nu jā, tāds. Un tad, kad apaļo zāli, tu teici, pirmā bija apaļā zāle, Jā, 93. gadā. Jā, un Ferdinando, ko es aizstāju? Ferdinando bija, un tu kostīmais saķērbies, bet mums bija jāiet pār, salāžas bija, un mēs par āru gājām, un ar kažokiem tev jāiet. Faktiski bija grūtības daudz, jā, tur nebija kur grimēties, tur savā kaktiņā, bet man tas atmiņā kā tāds plezīrs palicis. Nu, mēs tagad taisījām ar Aiga Rapinu to 100 par 100 gadi. Jā. Un mēs klausījāmies intervijas ar jums, Ķimeli, Tāli, daudz. Cits ar Ķimeli 8 stundu garu interviju. Un ļoti interesanti visi tie stāsti, kā katrs tiek tajā teātrī pa pilnīgi visādiem maldu ceļiem. Tur, kas Baiba Valanta, kas ar kūku brauc pie Lūča. Jā. Un Lūcis viņai sit ar pildspalvu ritmu. Un tad es gribēju jums stāstīt, ka es jūsu stāstu izmantoju tajā darbā, kur jūs stāstat, ka jums prasa režisors, vai ko jūs vispār nevar saprast, ko jūs tajā skolā esat mācījusies. Un jūs sakat, bet es taču nekā neesmu mācījusies, bet es jau stāvu klusu. Jā, taisn tā bija, jā. Nē, tas bija darba procesā jau. Jā. Bet, ka pie direktora es aizbraucu pirmo reizi, man atnāca vēstuli, aicinu uz teātru uz pārunām. Jā. Kad es teicu, ka es gribu iekārtoties šeit teātrī darbā pēc tam. Bet jūs pati vienkārši rakstījāt vēstuli? Es uzrakstīju, jā. Es vēlos strādāt Valmieras teātrī. Nevis strādāt, bet iekārtoties jūsu teātrī darbā. Ar paunām. Taisni tādiem vārdiem. Un man atnāk vēstule, aicinu uz pārunām. Un es no Liepājas uz Valmieru braucu uz pārunām. Un tajās pārunās direktors, jo tajā brīdī visi pārējie kolektīvs ir izbraukumā. Un viņš stāsta garas runas, ka tik grūti, kur dzīvot nav, un jābrauc izbraukumā. Es nezinu, kas izbraukums tāds ir. Jābrauc izbraukumā un ļoti ilgi izbraukumi. Mans iekšējais monologs iet, es klausos, man pilnīgi vienalga. Dodiet tikai parakstīties kaut kur. Nevienu citu vārdu. Man tikai pilnīgi vienalga. Nu, redz, un tajā brīdī notika tā pieņemšana. Es pieņēmu to, ka vienalga kā, vēl tik tiek iekšā. Nu, tik, jā. Man liekas, ka ļoti laimīgs laiks ir bijis. Man nekad nav bijis tā, ka tu jūti. Nu, vismaz, es nezinu, man tas vismaz ir svarīgi, ka es jūtu, ka režisors nāk un viņš zina, ko viņš grib. Un man nekad nav bijusi tā sajūta, ko tas režisors grib, kad es jūtu, ka kaut kā viņš tagad tikai sāk meklēt kaut ko. Nē. Visi zināja to savu, ko viņi grib pateikt. Nu, tā bija laime. Un ko Maculēviča vismaz mūsu kursam pilnīgi noteikti iemācīja disciplīnu. Neminūti nedrīkst kavēt mēģināt. Jā. Tas bija Dzelžaini. Jā, tas ir. Dzelžaini neminūti. Jā. Tāds, kas tad atkal jaunais kolēģi? Kā jūs atnākat uz mēģinājumu? Cik vēl sākas mēģinājumu? Jā, un tas viņa tonis, kādā viņš runā, nu, nekādas jau, kas saka, pēc tam ne pēra, kaktā stāvē, nekas jau tāds nenotika. Bet tas viņa tonis bija tā, vai tikai nenokļūt šai tonī. Jo tas bija tāds, kad... Metāls. Jā. Jā. Nu, redziet, un es tagad, kad man pārdomas ir par to, ko es vispār savā dzīvē darījusi, es tagad visu tos laikus, gan ar vienu, gan otru, trešo, ceturto režisoru, es skatos, ka katrs tas režisors faktiski devis man kā cilvēkam. Tā satikšanās man ar to režisoru, jo, pamatā, viņš cilvēks ir. Jā. Un viņš to savu cilvēcisko, savu to izrādi, par to savu cilvēcisko, caur to izrādi runā. Tā kā, jā, ļoti daudz ko devis šie cilvēki, kuri jau bija nobrieduši savā dzīvē, gudri, izglītoti. Vakar man kaut kā nejauši trāpījās rokās žurnāls, kur par Kroderi ir. Un tur cits starpā viņš min to, ka viņš tos Hamletus ir tik daudz studējis un saka, ka viņš varētu nepārtraukt viņu studēt.
tāpat kā Sarkangalvīte un Vilku, laikam. Jā, un viņš saka, bet es jau visur par sevi runāju. Nu, tad, redziet, viņš caur izrādēm, kas saka sevi, nu, tik viņam iekšējais process caur izrādēm. Tas jau vien pierāda, ka tas teātris tāpēc ir tik faktiski iekārojams. Cilvēks jau neapzinās to. Es gribu teātrī. Varbūt daudz var nevilīni, tur spožas gaismas un tev viss redz, un tur, es nezinu, piekrišana un atzīšana, nu, var caur to pusi. Bet patiesībā tā dziļi skatoties, Tu augsti pēc tās garīgās attīstības nepārtrauktās. Intuitīvi jūt, kad caur to tu varēsi augt. Protams, tad, ja tu strādās, jā, ka tev būs. Arī tad, ja tev nav lomas, tur arī milz darbs ir. Pieņemt to, pieņemt, ka tu netiec šoreiz novērtēts un neradīt sevi rūgtums par to. Nepārmest tur režisoram vai visiem pārējiem, neapskaust. Tur milz daudz ko darīt ir, lai ar to tiktu galā. Atceries, kā Lūdzu stāstīja par to, kā atnāk jaunais kaut kāds arī pieteikties uz tā un prasa, ko tu gribi teātrī. Ja, viņš saka, man tā līderīgā dzīve. Nē, to es nezināju. Jā, izskatās varbūt, no malas varbūt izskatās, jā. Varbūt skatās un redz, ka tur puķis ir un tur aplaus ir un, jā, tā varētu izskatīties. Bet tur ir daudz nopietnāks, daudz dziļākas lietas. Daudz dziļākas lietas. Svētīga lieta tā ir. Janus, kāds tev ir tā sajūta par to pašu sākumu teātrī ienākšanu? Kādas tev pirmā atmiņa vispār par teātri? Man jau bija dīvaini. Man jau tas pirmā tāda piedalīšanās izrādēs man bija, kad es vēl pat nemācījos. Es braukāju ar kastietāti, kas dziedāja kā dejotājs. Vienu vasaru. Es nebiju tur. Tu nebija, bet es braukāju, mēs tur bijām toreiz Pionieru teātra, bija tādi, 4 pāri, jā. Un 8 cilvēku. Un tad mēs braukājām ar izrādēm. Tu pieminēji izbraukums. Tagad es negribētos izbraukumos braukt. Bet toreiz izbraukumi priekš manis bija... Es strādāju tais izbraukumos. Un kādā veidā? Man ļoti patika, ka pēc izrādes... tu tikko beidzis izrādes. Tu vēl esi tajā izrādes, tajā iespaidā. Tu iekāp tajā autobusā un tev ved uz viesnīcu. Un kā man patika tas ceļš uz tai viesnīcai, ka es it kā izēju cauri visai tā izrādē, kas tikko bijusi, un es kā viņi noskatos sevī. Tas viss kārtībā, šitas ne. Un rīt ir izrāda atkal. Šita vajag mainīt. Un tagad es šitā un tā darīšu. Un es redzu to. Izbraukuma terapija. Jā. Tas bija tik interesanti, un man tas patika. Man bija ļoti, ļoti piepildīti tie brīži, braucieni. Un arī braukšana, kad pārbraucieni no vienas vietas uz otru. Vienlaik jau bija tā, man patika. It kā skats izrāde vai pieņemšanas, toreiz saucās pieņemšanas izrāde, un tad bija 5 dienu izbraukums. Jā. Un tad izspēlējās. Jā. Un tad tikai bija pirmizrāde Valmierā. Jā, bija tāds laiks. Pirmizrādes Valmierā izbraukā vēl. Izbraukājām 5 kaut kādas vietas. Izmēģina. Ja spēlējas visu, un tad ir pirmizrāde. Tāds laiks bija. Par Daugavu kaut ko vēl, kas nāk prātā tāds svarīgs pašiem. Tas ir tas, ka, vēl gadu iepriekš, ja kā par to varēja dabūt gadus. Tas jā. Par Daugavu, ja? Par visu, tur ne tikai par Daugavu, par ļoti daudz kā. Nebūtu tik tālu nemaz tikus. Tas bija tāds laiks, kad pēkšņi viss tā atsprāga.
Nu, protams, nemirklī, bet tā pamazām. Bet viss tik piesātināti bija, tik strauji. Viens notikums pēc otra. Es faktiski nevaru, tu tā tik smalki varēji izstāstīt pilnīgi pa gadiem. Es tik atceros visu to saspringumu. Un man dēlam, cik bija 14. Un es atceros tās savas tādas trauksmi, tādas tā kā bailes par to, kas būs, kā būs, jo, nav jau vēl pieaudzis cilvēks. Un kad atceros tos televīzijas raidījumus, kad tur notika tās apšaudes, ka es šādi parādīt, kad es seju aizklājusi ar rokām, acis tikai, kuras vēroja to, kas notiek, tās šausmas, kas notiek tajās apšaudīšanās. Ka tāds, tu paliec tādā kamolā. Jā, diezgan tāds draudīgs laiks bija, draudīgs. Es laikam vairāk biju tajā iekšā. Tu iekšā biji, tāpēc jau arī tu tā zini pastāstīt to. Vadīju vidusklubu. Jā. Tu arī Tautas frontē darbojies? Tautas fronts vadībā bija tā kā Valmieras rajonā. Tā kā, man tas viss tā. Mēs tā kādreiz ar Ulmu Arvīdu runājam, kas īsti tas pa laiku bija, un tad mēs tā sapratām, ka svarīgākais, kas bija, ir likt cilvēkiem pārvarēt bailes. Visi bija iedzīti bailēs. Jā. Un tas bija tas svarīgākais, kas bija jāizdara, lai cilvēki pārstāda baidīties. Tas bija tas teiksim, atmodas virsuzdevums. Un tad kopumā mēs varam teikt, ka Daugava bija tāds baiļu vakcīna pret bailēm. Arī. Jā, noteikti. Lūk, pie tā mēs varam nonākt, ka, ja es tu šitā skatījos tos raidījumus, tu darbojies daudz plašāk, tu tajā ārpusē jau darbojies, tātad katrā no mums tās bailes bija. Un tāpēc tā izrāde varbūt ir tik spēcīga, ka katrs neapzināti tās savas bailes ar to pārvarē. Viņš protestē pret tām bailēm. Jā, protest pret tām bailēm. Protests pret bailēm. Jo gan tāds bailes ir bailes. Jā. Vai no šā vai no tā. Man liekas, tas protests ir bailēm. Veiksmīgs noslēgums mūsu sarunai. Paldies Rainim, Maculēvičam, Braunam un jums par poti pret bailēm. Daugavas ietvarā. Lai Dievs dod. Lai Dievs dod. Paldies jums, ka jūs ar mani parunājāties. Paldies. Bija jauki.